Reku mēs tikko nošķērsojām 45. paralēli. Un patiesībā ne tikai nošķērsojām, mēs būtībā dzīvojām uz 45. paralēles. Tas nebūtu nekas baigi īpaši, jo arī Latvija šķērso kādu no paralēlēm, bet 45. iedomājās, ja ekvators ir 0, Ziemeļpols ir 90, tad 45. mēs dzīvojam precīzi pa vidu starp ekvatoru un Ziemeļpolu. Interesanti, ne? Bet tagad mēs braucam uz savu otro Airbnb, kas jau būs Pulā. Mēs esam ieradušies nākamajās naktsmājās. Tik žēl, ka nebija kamera līdz tajā brīdī. Pagaid netīrs, ne? Baigi miglēns, slikt notīrīšu. Es piezvanu uz to numuru, kas mums ir Airbnb norādīts. Tur onkals atbild. Viņš saka, tikai angliski. Vāciski nevar? Es saku, nevar vāciski. Viņš tā, nu labi, nu. Un itāliski? Es saku, nevar itāliski. Viņš tā, nu labi, atradīs kādu, kas ir kā angliski runā. Tā meitene tāda nav īsti lietas kursā. Es saku, nu, kad mums ir rezervācija, mēs esam pie durvīm un tā. Viņi saka, nē, mums viss ir aizņemts, mums vairs nevar neko norezervēt. Es saku, es jau norezervēju jau vairākus mēnešus iepriekš, un šodien es esmu ieradies, stāv pie jūsu durvīm. Nu, beigās, tā kā viņi sazīmēja, kas es tāds esmu, no kurienes man tā rezervācija, viņš tā, jā, jūs varat braukt uz Pulu. Jā, es saku, es esmu pie jūsu durvīm. Kur jūs esat? Es saku, es pie jūsu durvīm. Nosauc to adresi un tā. Labi, pagaidiet brītiņu. Jā, jūs varat braukt uz Pulu. Es saku, es esmu atbraucis uz Pulā, stāv pie jūsu durvīm. Saruna bija bišķi garāka un tā ļoti lauzīta un tā, un centos būt iecietīgs un pieklājīgs, bet, zin kā, sāk jau brīžam tā likties, ka, nu, ja tev viesi brauc, tad tev vajadzētu zināt, ka tev brauc un kā tu esi to paredzējis darīt. Bet satikām meiteni, viņa gan vēl teica, ka vēl ir jāiztīra kaut kādas 11 minūtes, tā kā es teicu, ka derētu, ka mums tikt vismaz pačurāt, tad viņa teica, un tad vēl 3 minūtes. Un tad viņa mums parādīja, kur noparkoties, mums ir šeit parkings tāds aiz žoga, un tad viņa pati pazuda. Es iešu mēģināt atrast. Pēc Airbnb bildēm spriežot, vajadzētu būt kaut kraukšajā stāvā. Lūk, šeit. Is this the right place? Yes. Okay, still need to wait. No, you can go. Okay. Tīri normāli. Nu, pēc tās sagaidīšanas likās, ka būtu bombzīgāk, bet vieta izskatās smuka. Mums ir savu terasi ar dienvidu saules pusi. Tā kā būs forši. Ejam pēc mantām un nākam ievākties. Atrad redzēju mūsu dzīvokli. Viņi saka, I have to put on clean dish. Dish ir traukjā, bet tas nozīmē gultas veļas. Viņi to sauc pa traukiem. Lūdzu, izglāb man. Tu pati sāki. Mēs ar tēti kopā remontējam mūsu Liepājas dzīvokli, tagad jauno, starp citu, uz kuru mēs, droši vien jau tajā brīdī, kad vlogs ir iznācis, jau esam pārcēlušies. Daudz ko tur esam kopā paveikuši, arī daudz ko no tā, ko es māku paveikt remontos, esmu iemācījies no tēti. Tepat šajā dzīvoklī viņš salaboja krānu, kurš ļurējās un kustējās, viņš salaboja toaletes poda brilli, kur arī bija tāda kustīga un nelīdz galam pieskrūvēt. Tu esi neiedomājies, ka vajadzēs tu podu uzgriežīt. Bet ja tas būtu Latvijā, tad šeit uz vāku būtu rakstīts viesnīcas nosaukums, jo kāds būtu ņēmis un gājis mājās. Un tagad mums ir jauna problēma. Mēs nedēļu dzīvojām, protams, drēvis kaut kad sāk beigties un ir vajadzīgs viņus izmazgāt. Ielikām vēs mašīnā izmazgāt, un vēs mašīna ir nosprūdusi. Atnāca mums saimnieks, un īstenībā triks ir pavisam vienkārši. Mēs jau gandrīz bijām gatavi jaukt ārā vēs mašīnu, viņš starp citu atnāca ar sprūgriežiem. Triks pavisam vienkārši, durvis izrādās vajag. Nu, kā tā vajadzēja? Pacelt uz augšu. Jā, nu tā kaut kā viņas atnāca vaļā. Nu, re, mums ir tāda navigācija, kas ir diezgan tāda nervoza.
kreņķīgi, es pat teiktu. Tiklīdz mēs kaut kur aizbraucam ne tā, kā viņa tieši ir gribējusi, un ka viņai jāpārēķina maršrutu, tad viņa ļoti tādā stresēnā balsī pēkšņi sāk runāt, jūs dzirdat fonā. Braucām ārā no mājām, tur viens cits smagais gribēja griezties iekšā, mums nācās pagriezties pretējā virzienā nekā mums vajadzētu, un tajā brīdī viņa pilnīgi tā kā tādā raudulīgi kliedošā balsī: lūdzu, brauciet uz to pusi, nevis tur! Bet viņi īstenībā tīri ātri arī savaldās. Viņi apmēram 2 instrukcijas viņi pasaka tādā ļoti raudulīgā balsī, tad viņi noslauka asaras, viss ir kārtībā, un viņi atkal runā normāli. Es par sevi teicu neko. Esam nopirkojušies. Tur mūsu mašīna. Pagājušajā gadā parkojāmies pie paša amfiteātra, bet šie ņēmuši un pacēluši cenas. Tagad tur maksā 4 eiro stundā. Nu, nē, tomēr nē. Mēs labāk apēdīsim kādu saldējumu par to naudu citā reizē, nekā parkosimies pa tik dārgi. Te visur ceļa malās ir parkingi, var noparkoties eiro 50 stundā, bet nevar īsti saprast, kā tas strādā. Un arī tikko te bija piegājis pie parkošanas automāta un rādās, ka īslaicīgi nedarbojās. Un tad pēkšņi automātā vienkārši izbirst naudiņu ārā, un pāris vācieši skrēja atpakaļ, jo tā bija viņa naudiņa, kas tur bija palikusi iekšā, un viņiem ne biļeti, ne naudiņa netika. Bet, tad automāts ir atrījies vaļā, un iesim parādīt vecākiem to, ko mēs skatījāmies pagājušais.